apaļu jubileju. Mēs esam drusciņi vecāki par Leno, par 5 gadiem. Bet mums ir viena ļoti mīļa dziesma, ko mēs arī dziedājām savā jubilejas koncertā. Un ko mēs veltīsim šodien arī jums, cienījamās Leno dāmas un arī visiem klātesošiem. Tā ir spēka un aizsardzības dziesma. Lai jūs visus arī sargā Dievs. Bur man būrļi, skauž man skauģi. Nevar mani izpostīt. Dieviņš taisa augstu stētu ap to manu mājas vietu. Tas nekas, Anita, ka šodien mēs drusciņi pamainījām, vai ne? Man patīk. Jā, atļauj improvizēt. Jā, tā tad lai skan. Paldies vēršu muzikantiem par spēka vārdiem. Un tagad aicinām uz skatuves kolektīvu no Valkas, Zelta rudens un dejam vējam līdzi valsis. Yeah.
Tevīnes tēva nams, kas nav vairs saredzams, tik veca pirtiņam, stāv ātreiz sagrautam, bet viņš tik ātri skrien, un gadus klāt tik sien, tos nevar atrazīt, nevairs ko pasacīt, bet viņš tik ātri skrien, un gadus klāt tik sien, tos nevar atrazīt, nevairs ko pasacīt. Nākošās dejotājas, ugunīgas, krāšņas, spilgtas. Un jāteic tā, ka izrādes arī viņām jau ir tāpat kā vešu muzikantiem 20 ar mazu astīti jau pastāvēšanas laiks. Es nesaprotu, ko dara laiks. Man liekas, arī es atceros to laiku, kad radās raganiņas. Un jau 20. Ko dzīve ar mums dara, bet ko raganiņas par sevi pastāstīja? Rudens. Steidzamies uz kārtējo privāto ballīti, tagad saprotam, kur viņas dejoja. Uz kārtējo privāto ballīti, kur dejosim par godu jubilāram. Bet neskāpēc kavējamies. Mazliet piespiežas gāzes pedālis un topu gaišā dienā un policija aptur un briest skaidrošanās. Laika jau tā nav. Vienojamies ar policiju, ka nodejosim un pašas aizbrauksim uz policijas iecirkni pēc tam parakstīt protokolu. Vai ne? Es ceru, ka visos tērpos un es aizbraucu parakstīt protokolu un viss kolektīvs. Un tad ir vēl viens stāsts, un tad man liekas viens stāsts paskaidro otru. Koncerts rit savu straujo gaidu, nodejojam deju un skrienam pārģērbties. Laiks ir nežēlīgs, un jau atskan nākošās dejas pirmie akordi, un jādejo ar to, kas mugurā. Es tikai ceru, ka vismaz kaut kas bija mugurā. Bet jūtat, meitenēm visu laiku trūkst laika, un tāpēc šodien pie mums mūsu svētku dienā ir kopā arī debešķīgās raganiņas.
Ārpus scenārija neierakstīts pirmsteksts pirms Leno dejojas. Vienkārši Leigos man palaiž prožektoru visu. Paldies, jo tomēr jau gribas vēl vienu stāstu par Leno meitenēm izstāstīt, jo redziet, 5 gadi viņas tā arī skaitījās kā neatkarīgais deju grupa. Un vadīja Leonora, un kā viņi kļuva par Gulbenes kultūras centra kolektīvu. Un viņas saka tā, gribējām, runājām, neņēma, jo redz nesot vietas. Un redziet, katrā nelēmē ir kāda prieka dzirksts, un ziniet, kad izjuka grupa Reverants, atceraties, bija tāds, kur arī ar kungiem dejoja, un Mirdza Kušķa, atkal atsaukšos, bija tāda aktīva tā. Kā saka, Reverants beidzās, Leno sākās. Un ko viņas saka ar to laiku, kad ir kļuvušas oficiālas kultūras centra kolektīvs, viss gājis tik uz augšu, vairāk koncertu, dažāda dalība dažādos festivālos, lielāks atbalsts, un šai brīdī mums ir jāpasaka paldies kultūras centrs, kā juridiski legalizējāt Leno dāmas, jo, kā saka, ir tāda tā atbalsta sajūta. Un jāteic arī, ka tas sasaucas arī līdzīgi ar to laiku. Vienkārši gribu vēl pieminēt, kad Leonora Meķa svinēja 80 gadu jubileju, kas bija arī Leno 5 gadu jubileja. Šis koncerts un pasākums jau arī notika Gulbenes kultūras centrā. Un tā aicinām Leno dāmas, kas jau kādu laiku ir juridiski oficiāls Gulbenes kultūras centra kolektīvs. Every wish I ever made is for you.
ka dziesmas nosaukums bija Keep the Dream Alive, jeb tulkojot, tici savam sapnim, ja, ko var mazliet pats attiecināt par to manu iepriekšējo stāstu, ka, gribi, tici un lietas notiek. Gribu pieteikt puišus. Un viņiem ir viens debešķīgs stāsts. Starp citu, puiši mākslinieciskai jomā ir vienaudži ar Leonardānu. Arī 15-16 gadi darbojas, sākuši kā RPM puiši no Kalnienes, vēl joprojām no Kalnienes, bet tagad saburzīti pēc Zolītes. Un viņi saka, ka viņu 15-16 gadu karjerā ir tikai vienu reizi bijis, ka viņiem prasīti autogrāfi. Nē, labāk vienu reizi nekā nemaz, ja? Un autogrāfi arī viņiem ir prasīti pagājušā gada Bānīša svētkos, jo viņi bija iesildošā grupa Skyforgeriem. Ja kāds nezina, kas ir Skyforgeri, tie, kas kliedz, ja, tā kā, tādā krata pačku kliedz mikrofonā. Nē, bet ļoti jauka grupa, starp citu, mēs pat jauniešu dienā esam aicinājuši Skyforgerus. Bet Solīts, bet saburzīts, bet Solīts iesildošā grupa. Un viens fans, kas bija Skyforgera fans, kļuva arī par viņu fanu un lūdza, lai viņi parakstās uz viņu bungu vālītē. Tā kā saburzīts, bet Solīts, kuriem tiek prasīti